Šoreiz es parādīšu, kā es sālu lasīti, kas man ļoti, ļoti garšīga lieta. Šad un tad veikalos ir akcijas. Mēs nopērkam, jo tāds iesālīts lasis uz maizītes kopā ar krēmsieru un sīpolu, pipariem, citronu suliņu. Ir viena no foršākajām uzkodām, kādu vispār var iedomāties. Šāda te fileja, kuras parādīšu, kā es sālu. Īstenībā viss ir ļoti vienkārši, un ja šito iemācīties, tad var ietaupīt daudz naudas. Pietiekami daudz naudas, lai būtu vārds pašiem to darīt. Nevis pirkt jau gatavu sālīti. Tad būtība šeit ir tāda, ka citi izmanto sāli un cukuru, bet es pēdējā laikā esmu atskārts, ka man pietiek tikai ar sāli, bet tā ir tāda ļoti rupja sāls. Es parādīšu to visu kamerā, ko es vienkārši pakaisu nedaudz zem un virspusē. Un tad es šīm te traukam lieku pāri plēvi un lieku viņu leduskapī uz apmēram 1 diennakti. Pēc tam to visu noskaloju ar ūdeni, nosusinu ar papīra dvieli un viss viņš ir gatavs ēšanai. Īstenībā ļoti vienkārši. Protams, vēl var, ja gribās, var likt klāt arī dilles. Viņas arī forši iesūc iekšā to aromātu un tā, bet es parādīšu pašu vienkāršāko pamatu variantu. Tad sākumā es parādīšu, kādu sāls izmantoju. Tā ir tāda ļoti rupja sāls. Tie graudi ir, var teikt, tā diezgan tik rupi, kāda krusa varētu būt. Ja? Es jau esmu to lasīt mazliet jau nosusinājis, bet nenāks pa ļaunu to izdarīt vēl. Tātad, ko es daru? Es pabaru mazliet sāli apakšā zem ādas, kaut gan tur caur ādu nekas arī īsti jau iekšā neiesālās. Un tad vienkārši nobar ar šo super rupjo sāli, kur starp citu tā sāls visu neizkūst. Tas lasis paņem apmēram tik daudz, cik tam ir vajadzības. Un tā kā tā sāls nav pārāk smalka, viņa uzreiz nesasūcās pārāk dziļi iekšā. Un tas nozīmē, ka tā garša viņa ir tāda, teiksim tā, jūras sāļa, bet ne pārāk sāļa. Grūti to tā pateikt īstenībā. Man ir bijis tā, ka kādreiz aiz nezināšanas es esmu sālījis ar to, ziniet, super smalkā sāls, kas ir tā kaut kāda jūras sāls vai joda sāls viņi saucās. Un tur ir tā, ka viņi ir tik smalki, tā kā tāds smalks pulveris. Tu ar to sāli paber, un ja būs kaut nedaudz virs normas, tas lasis būs ļoti, ļoti pārsālīts, un viņš vairs tad nav īsti ādams. Citi liek klāt cukuru. Es arī to esmu darījis. Ir varianti, kad var likt 50 uz 50, pusi sāls un cukurs. Un ir varianti, kad liek 2/3 sāli un 1/3 cukuru. Lūk. Šāds nekāda nav baigā matemātika. Es jau bišķiņ gar sāniem gribēju pielipināt to sāli. Tam lasim sānos. Nevajag tur neko sabērt nenormālos kvantumos. Tas vispār nav vajadzīgs. Pilnīgi pietiek ar šādu daudzumu, lai būtu normāli. Tālāk es uzlikšu šim traukam virsū plēvi. Un likšu vienkārši leduskapī uz 1 diennakti apmēram plus mīnus. Varbūt mazākā diennakti. Reizēm pietiek ar 18 stundām, varbūt es teiktu. Lūk, un nākamajā dienā no laša būs sāls izvilcis diezgan daudz sulu, šķidrumu, kuru vajadzēs noliet, nomazgāt, vienkārši šo visu nomazgāt un nosusināt. Un viss, un process ir galā. Viņu var uzreiz ēst. Uzreiz
Viņu tāpat var glabāt leduskapī dažas dienas, nezinu, 3 varbūt vai kā. Tāpat es esmu arī iepakojis un sasaldējis to. Viņa, protams, nebūs tik superīga, kāda viņa ir, kad svaiga, bet tomēr diezgan labi. Es parādīšu pēc tam, kā tas viss izskatās, kad būs iesālījies, kā viņš rīt izskatās, un kad nomazgāšu un nosusināšu, un kāds viņš ir, kad griezīšu. Es domāju, ka es to arī varētu parādīt. Tā, ir pagājusi gan rīz 1 diena. Stundās tas ir, nezinu, cik 17, 18, redziet, te ir daudz diezgan iznācis šķidrums. Lasis ir forši iesālies, ir redzami graudi pa virsmu, tas sāls, kas nav izkusis līdz galam, to visu es tulīt skalošu nost un susināšu to lasi. Kārtīgi nomazgājam ar augstu ūdeni. Tad esam nomazgājuši ar papīra dvieļiem, nosusinam. Lūk, šāds te sanāk. Smarža ir super, jūt sāli, tādu kā jūras ūdeni, kaut ko tādu. Tā. Šis te ir tāds lielāks gabals. Viņš ir jau tāds paciets arī, bet, būtībā šim varbūt būtu bijis vēl nedaudz nenākt par skādi, nedaudz ilgāk pastāvēt. Bet es domāju, ka būs arī ļoti labi tāpat. Lūk. Labi, viņš vēl ir mitrs. Vēl tulīt nosusināšu nedaudz. Nosusinām to lasi tā labi, kārtīgi. Smarža man ļoti patīk. Ļoti patīk smarža. Šis te mazais gabals, viņš ir perfekts vienkārši. Lielajam it kā vēl būtu vajadzējis nedaudz pastāvēt, bet tas nekas. Tā, ko pamēģināsim viņu sagriezt. Paskatīsimies, kāds viņš ir iekšā. Šis ir perfekts, viņam ilgāk stāvēt pat arī nebūtu bijis labi. Mēģināšu parādīt kamerā. Šāds te, manā skatījumā ir ļoti, ļoti labs. Sāls ir ne pa daudz, ne pa maz. Viņš diezgan pasāģi. Nogriezīsim no lielā. Pamēģināsim, pastīsimies, kas te būs sanācis. Tā. Lūk, šāds te superīgs, apmēram 1,5–2 centimetri biezumā. Lasis cenšos griezt pēc iespējas plānāku. Ļoti labs. Tad var likt uz maizēm, vai kā grib. Paldies, ka apskatījāties šo video. Ceru, ka tas bija noderīgs jums. Nekādu cukuru te nevajag. Lasis sanāk ļoti, ļoti labs. Arī tikai ar rupjo sāli, bet vajag tiešām to pašu rupjāko sāli, kur var atrast. Tālāk izskatās gatavā produkcija, draugi. Ticiet man, tas ir ļoti, ļoti garšīgi. Un lasīts kombinācijā ar gurķi un krēmsieru ir ļoti, ļoti forša manta.
Nu, iesaku arī jums pamēģināt kādreiz. Bet, katrā ziņā tas video bija domāts parādīt, kā es iesālu lasu, cik tas ir īstenībā vienkārši izdarāms. Tā. Paldies, ka skatījāties. Iesakojiet kanālam.